Mūsu mazajiem ekspertiem Jasmīnai un Leo savu instrumentu šodien radīs Jānis Simonovs, un mēs apskatīsim fagotu. Pikalo! Cik taustiņi ir fagotam? Es nezinu, cik ir tieši taustiņu, bet es zinu, ka caurumi ir apmēram 24. Tie caurumi, kas ir klapītes aiztaisa ciet viņus. Kur te ir apakšā visur zem klapītēm caurumi. Ir ap 24 caurumiem. Un vēl fagotistam ļoti svarīgs ir kreisās rokas īkšķis. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ar šito īkšķi ir jāspiež 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 podziņas. 10 klapītes. Kādreiz pirms kādiem gadiem 500 bija daudz mazāk podziņus. Fagots vispār tad bija no viena koka gabala, tāds garants, tāds taisnstūra veida koka klucis ar tādu šo sauc par esīti, viņi atgādina S-burtu, un tad ļoti daudz tikai ar pirkstiem taisīt caurumiņus cietu. Tad gan nevarēja tik sarežģītu mūziku spēlēt kā mūsdienās, un tad laika gaitā, attīstoties tehnoloģijām, izgudrojot dažādas metāla sakausējumus, radās arī dažādas klapītes fagotam. Arī, protams, fagotisti auga meistarībā, iemācījās spēlēt grūtākus un grūtākus skaņdarbus, un arī fagotu izgudrotāji urba aizvien vairāk un vairāk caurumus tai fagotu korpusā, un lika tās klapītes virsū, un tāpēc fagotus var spēlēt ļoti zemu un ļoti augstu. Vai mēlītes var uztaisīt paši? Jā, pareizi. Tu esi ļoti acīgs, jo fagotu, lai spēlētu, vajag mēlīti, vai ne? Jo pats fagots ir šis te, bet pūšot iekšā nekas neskan. Un tamdēļ ir vajadzīga mēlīte. Man ir tādas vairākas, un es taisu viņas pats. Jā. Jo tad es pats vislabāk arī varu saprast, kas man ir vajadzīgs, jo dažiem skaņdarbiem vajag tādas maigākas mēlītes, un tad es zinu, kur speciāli to kociņu pieslīpēt. Un dažiem skaņdarbiem vajag tādas asākas mēlītes, tad, kad man ir jāspēlē solo, lai man dzird lielā zālē pēdējā rindā, tad es taisu tādas spalgākas, asākas mēlītes. Jā, un es taisu viņas pats, jā. Bet kā var uztaisīt tās mēlītes? Mēlītes taisa no tādas speciālas niedres, kura aug siltajās dienvidu zemēs, piemēram, dienvidu Francijā vai Turcijā. Tad mēs pasūtam tās niedrītes, viņas atsūta uz Latviju, tad mēs no tām niedrītēm uztaisam tās mēlītes paši. Un tas process ir diezgan piņķerīgs. Mēs tur tinam drātiņas, mērcējam ūdenī, tur pēc tam tinam tādus diedziņus virsū un iespēlējam nedēļu, atkal tur pieslīpējam, jo tas koks visu laiku mainās. Un tad nedēļu paspēlējam un izmetam miskastē, jo mēlīte izbeidzās. Tālūk ar mēlītēm. Vienu nedēļu viņa dzīvo apmēram, ja spēlē čakli. No cik daļām sastāv fagots? Es tagad tikai redzu 2. Izskatās, ka viņš ir viens tāds, manai instruments. Bet īstenībā šī ir viena daļa, šī ir otra daļa, tad šī ir trešā daļa, šis saucās zabaks. Šī ir 4. daļa, šie ir spārni, šis tā kā labais spārns, kreisais spārns. Izskatās kā viens, bet es tā nepamanu, 1, 2, 3, 4, 5. daļa. Ja? Šī ir 5. daļa. Tā kā Turcijā kaut kāds instruments, vai ne? Un es esmu dzirdējis, ka fagotam tās, tad, kad viena paša mēlīti, viņi pēc pīles vai kaut kā. Jā, tā runā, kad mēlīti spēlē viena paša, tad var iet medībās pīles saukt, ne? Fagots vispār pats ir diezgan smags, un tad viņš ir tā jāsaspiež mazliet tā kā no abām pusēm tā. Un vēl redz, man ir šī tāds turētājs kaklās iksna, ko es paslēpu zem žaketes apakšā. Ja? Jo fagots vispār pats sver ap 3–4 kilogramiem tā. Es drīkstu pamēģināt tās mēlītes, kā viņas ir. Šo tu droši var pamēģināt. Nu, re. Fagots ir taisīts no koka? Jā, fagots ir taisīts no koka. Viņš ir taisīts no kļavas koka, bet ne no tās kļavas, kas ir Latvijā, bet tādas īpašākas kļavas, kas aug Vācijā, Kanādā. Es biju vienā fagotu rūpnīcā. Tur bija atrakts viens ļoti sens kļavas koks, kuram bija 10 000 gadu. Un no tā koka tur bija uztaisīts arī tas fagots viens, kas stāvēja. Kādās biežāk krāsās ir fagoti? Fagotu pārsvarā ir tādi sarkanīgi, jā. Bet vēl mēdz būt arī tādi gaiši brūngani,
Un tad es esmu redzējis arī caurspīdīgs no stikla uztaisīts fagots, vai no plasmasas varbūt caurspīdīgs. Vienā muzejā redzēju. Bet es koncertos, orķestros neesmu redzējis tādus caurspīdīgos fagotus. Bet šīs strīpas, redzat, tā, ja pienāk tuvāk, var redzēt, ka fagots ir mazliet strīpains, tā kā tīģeris, vai ne? Bet tas nav viņam no dzimšanas, tās pēc tam uztaisa meistara rūpnīcā, lai viņš tāds interesantāks izskatītos vienkārši. Un vēl tad ir maziņi, tādi fagotiņi. Leo, tev ir 5 gadi, ja? Jā. Tas nozīmē, ka ja tu sāks pēc pāris gadiem spēlēt fagotu, tad tev darātu mazais fagotīno, kas ir apmēram pat trešdaļu īsāks, un viņš ir nokrāsots tā kā tīģeris vai tā kā bitīte. Zeltens, melns, zeltens, melns, zeltens, melns. Jā. Leo, tu gribēji kaut ko vēl jautāt? Es strādāju dārziņu skolā. Tu jau strādā, tu strādā jau dārziņu skolā. Tu esi malacis. Tu esi malacis. Super, prieks dzirdēt. Es mācos klavieres. Tavs darbiņš ir mācīties klavieres, vai ne? Tas ir ļoti svarīgs darbiņš. Un tev labi sanāk noteikti. Malacis, lai tev izdodas. Es arī gribētu. Darbos ir atzīme 10. Tu esi talantīgs puisis. Prieks dzirdēt. Kaut Latvijā tāda būtu vairāk. Piccolo!